Re! Viss ēters ir te! Protams, daudzi cilvēki apziņā šis datums ir un paliek ar tādu padomju savienības pieskaņu un piegāšu. Un nevar noliegt, ka, protams, daudzos gadus netik daudz tiek runāts par savulaika Klāras Cetkinas un Rozas Luksemburgas centieniem un arī daudz citu sieviešu centieniem cīnīties par savām tiesībām. Cik šī visa stāsta būtība tik idealizēta kā sievietes, kas dara krietni vien smagākus un arī vīrišķīgākus darbus? Par laimi, mūsdienās 8. marts vairs nav tik ideoloģisks. Pārsvarā tiek kļuvuši par pavasarīgiem, skaistiem, burvīgiem sievietes lepnumu skaistumu svētkiem. Galvenais ir viņai būt sievietei, un ar to arī pietiek, lai 8. martā saņemtu visus skaistākos un burvīgākos sveicienus no tiem pašiem vecajiem labajiem vīriešiem. Senās tradīcijas un arī mūslaika sveikšanas paņēmienus vairāk ir pētījusi arī Ruta Maderāja. Kādreiz 8. martu mēdz dēvēt par tulpīšu svētkiem, jo citu puķu jau tajā laikā nebija. Ja kāds Padomju Savienībā teiktu, ka tulpes tiek vestas no Holandes, tā būtu kā anekdote, jo kaut kas tāds nebija iespējams, tāpēc vietējie puķaudzētāji tulpes mācēja uzziedināt tepat uz vietas. Tur bija ļoti labas vecās šķirnes, kas perfekti padevās ziedināšanai. Teiksim, tas 3–4 nedēļās, ja ielika, ienes telpā, vai dzīvoklī, vai kā kurš varēja tur, tad viņas uzziedēja skaisti, un tad pakoja kastēs, speciāli meklēja tās olu kastes, tā saucamās, kur varēja garos kādus salikt, un tad, veda kurš tirgot, protams. Tad jau to audzētāji bija ļoti daudz, un konkurence bija milzīga vienkārši. 8. martā viena tulpe tika pārdota par 2 rubļiem. Toreiz tā maksāja vesels kilograms gaļas, bet, ja tirgoties brauca pa visu Padomju Savienību, tad par ziedu varēja dabūt pat 19 rubļus un kļūt stāvus bagāts. Tāpēc jau daudzi tajā laikā tās mājas uzcēla un nopirka mājas, vai ne, ka to visu varēja. Es savu laiku vedu gan uz bijušo Ļeņingradu nedaudz, bet tur gan maz. Pārsvarā uz Igauniju. Man patika vairāk viņu mentalitāte, un tur tā tirgošanās nekā riskēt un braukt kaut kur uz tāliem Krievzemes nostūriem, kur nevarēja zināt, vai pēc tam atbrauks atpakaļ vai ne. Jā, bija arī asiņainās tulpes, par kurām gan toreiz neviens skaļi nerunāja, bet arī Jānis zina vairākus gadījumus, kad latviešu puķaudzētāji no tālajiem Krievijas nostūriem tā arī neatgriezās. Diezgan zinām gadījumi bija, kad Volhovas purvos pazūd mašīna ar visu ietirgoto naudiņu un neatrod neko. To jau neviens arī nepopularizēja, neko nestāstīja sevišķi tā laikā. Tā informācija bija ļoti tāda slepena, bet bija, jā, pazīstami cilvēki bija, kas 3 cilvēki, kaut kā 90 000 rubuļu, un ne mašīna, ne rubuļu nebija nekā vairāk, tā kā bija. Šobrīd ziedu veikali 8. martā atbrauc uz ziedu bāzi un piedāvā visu, ko sirds vien kāro. Diemžēl tikai vietējo tulpju audzētāju ziedus gan šeit mēs neieraudzīsim. Lielākais apjoms viss nāk no Holandes. Vietējie nodrošina ļoti mazu procentu no visa daudzuma, ko mēs ņemam. Uz 8. martu mēs esam nopirkuši vairāk kā 60 šķirnes ar tulpēm, un kopā mums nāk vairāk kā 300 000 tulpes. Cilvēkiem gauma mainās. Tagad ir tādas gaišākas krāsas, pavasarīgākas. Pēc ziemas viņi nocietušies pēc krāsām, un tad zeltainās ir vispopulārākās. Sarkanas ir otras populārākās. Tomēr puķu kari turpinās arī mūsdienās. Atšķiras tikai metodes, kurš lētāk piedāvās. Poļu tulpes, ko daudz sansoņi tur brauc. Es nezinu, kā viņi tur ar nodokļiem, tur visu, kurš tirgo, kurš netirgo ar viņiem. Bez atļaujām, bez licencēm vienkārši kaut kādā stāvvietā vai pie tirgus apstājās un tirgo. Un tas arī to cenu arī grauj. Un gribi negribi ziedu veikalam arī ir jāpielāgojas un jālaiž tā cena uz leju. Par cik tulpītis jums ir? Cena ir virsū. Cena ir virsū, jā? Lūk, te tulpītis ir par 1 eiro. Viena tulpīti, jā? Bet šeit jau blakus mēs tulpītus varam nopirkt par 80 centiem. Ziedu bāzes gan pozicionē, ka klientam ir jānāk uz veikalu pirkt puķes, bet ja mēs paskatāmies uz cenām, bāzē viena tulpīta maksā apmēram 50 centus, bet šeit jau no 80 centiem līdz 1 eiro. Vietējie tulpjaudzētāji tagad ieņēmuši citu nišu tulpes un citus ziedus vairāk audzē skaistumam un sīpoliem un teica, ka savu nišu pircēju vidū ir atraduši. Tulpes ir tagad tās šķirnes ir modernās tik daudz un dažādas un pasakaini skaisti, tā kā tā mēs varam konkurēt pavasarī noteikti. Lai arī šobrīd uz 8. martu mēs varam nopirkt visādas puķes, tulpes vienalga ir topā un ir vispopulārākās, ko vīrieši pērk sievietēm.